Pēdējās dienas es domāju un uzdod sev jautājumu, vai bija vērts? Vai bija vērts cīnīties par neatkarības atjaunošanu, par neatkarību, lai sagaidītu to brīdi, kad nepilnas ziemas laikā nosalst 120 cilvēku? Vai bija vērts cīnīties par neatkarību, lai sagaidītu to, ka mūsu mākslas un kultūras telpā parādās neinteresants un pelēcīgs tukšums? Vai bija vērts cīnīties par neatkarības atgūšanu, lai sagaidītu to, ka trešdaļa mūsu tautas pamet šo zemi un valsti? Vai bija vērts ar sviedriem, zobiem un asinīm, ar cilvēku dzīvību cenām izraut neatkarību no viena totalitāra monstra, lai viegliprātīgi atdotos citam monstram ar nosaukumu Rietumu demokrātija? Vai bija vērts? Un es saprotu, ka bija. Jo tikai sekas mums ļauj saprast no šodienas skatpunkta, ka cīņa nekad nebeidzas. Ja mēs gribam būt kungi, nevis kalpi, noteicēji sev, nevis izpildītāji, tad cīņa ir jāturpina. Un cīņa noris katru dienu. No šodienas skatpunkta, ar šodienas izpratni, ar šodienas zināšanām, ar šodienas sāpi, mums ir jāturpina cīņa. Ja mēs gribam būt laimīgi un ja mēs gribam būt bagāti. Ja mēs gribam būt tauta, nācija, nevis kaut kāda cilts. Tā ir mūsu cīņa, tas ir mūsu ceļš, kurš visiem ir kopējs, uz kura visiem ir jāsastājas. Kad vēl, ja ne tagad?